No 23. līdz 27. maijam Jelgava svinēja pilsētas svētkus, kas katram jelgaviniekam veicināja cieņu un piederības sajūtu savai pilsētai. Jelgavas svētku moto bija nemainīgs – es mīlu Jelgavu. Jelgavas pilsētas svētki ir paredzēti, domāti pašiem jelgavniekiem. Ja atbrauc viesi, arī viņi var priecāties, protams, arī ārzemju draugi, jo arī viņi atbrauc. Bet svarīgākais un pats galvenais ir akcents likts uz mūsu pašu cilvēkiem, lai cilvēki sajūt gan sava padarītā darba skaistumu, gan izbauda to, ko nozīmē vasara, ko nozīmē pilsētas svētki. Katras pilsētas svarīgākā vērtība ir cilvēki. Cilvēki, kuri šeit ir dzimuši, dzīvo, strādā savai un pilsētas izaugsmei. Tieši tāpēc viens no emocionālākajiem brīžiem svētku ietvarā bija jelgavnieku zelta kāzu laiku piedzīvojušu godināšana Ģedarta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Šeit uz īpašu pieņemšanu pie Jelgavas mēra Andra Rāviņa bija ieradušies Jelgavas zelta pāri. Tie ir tie pāri, kuriem šogad kopā būs nodzīvoti jau 50 gadi. Nevelti viņus nosauca par Jelgavas zelta fondu un izteica vēlējumu, lai šo 24 pāru pieredze iedvesmo jauno paudzi veidot stipras un laimīgas ģimenes. Viens no košākajiem un svarīgākajiem pilsētas svētku pasākumiem bija gājiens, kurā katrs centās apliecināt savu piederību šai pilsētai. Ar katru gadu arvien vairāk jūtams, cik nopietni skolas, darba kolektīvi, organizācijas un dažādas biedrības ir gatavojušās šim iznācienam ielās. Arvien vairāk ir arī to, kas gājienam uzgavilē ielas malās. Gājiens ilga 2 stundas, un tas sākās Pulkveža Oskara Kalpa ielā un noslēdzas pie pilsētas kultūras nama, kur visus svētku dalībniekus sveica pilsētas vadība. Šogad pilsētas svētki ir mazliet tādā varbūt neierastā vidē, jo mēs pilsētu esam izrakuši. Mēs esam izrakuši ļoti daudz un būvniecības darbi notiek ļoti daudz un notiksies vēl, tūlīt sāksies lielās ielas rakšanas darbi. Tā kā varbūt mazliet neierasti, bet tas ir tikai viena iemesla dēļ, lai rītdien būtu jaukāk, skaistāk un labāk, ērtāk pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Viena no pilsētas prioritātēm ir izglītība un ir svarīga, lai ik viens bērns iegūst labu, kvalitatīvu pamatskolas, vidusskolas un profesionālo izglītību. Jelgava lepojas ar skolēniem, olimpiāžu un starptautisko konkursu uzvarētājiem, ar pedagogiem, kas ar viņiem ir strādājuši. Svētku nedēļā 100 labākie pilsētas skolēni tikās Jelgavas kultūras namā pieņemšanā pie Jelgavas domas priekšsēdētāja Andra Rāviņa, lai saņemtu pilsētas atzinības rakstu par panākumiem mācību olimpiādēs, zinātnisko-pētnieciskajos darbos un dažādos konkursos. Atzinības rakstus par bērnu sasniegumiem un paveikto, lai bērni gūtu panākumus, saņēma arī 74 pedagogi. Augsta līmeņa profesionālā izglītība ir pilsētas mērķis. Tajā jau ieguldīt liels darbs, kas nesis pirmos augļus. Panākumi ir jaunajiem metinātājiem, automehāniķiem, bet Jelgavas amatu vidusskolas audzēkņi ir līdzautori īpašajiem Jelgavas ēdieniem – Hercoga bura un Šarlotes skūpsts. Īpaši atraktīvi gājienā tika pārstāvēta arī Jelgavas sportistu saime. Kā ik gadu pilsētas lielākais nekustamā īpašuma apsaimniekotājs SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde līdz ar citiem uzņēmumiem arī piedalījās 25. māja pilsētas svētku gājienā. Viņu aicinājums "Esiet saimnieks savam īpašumam, mēs palīdzēsim" izskanēja ne tikai klientiem, bet arī pārējiem jelgavniekiem ne tikai svētkos, bet arī ikdienā aicinot viņus uz konstruktīvu sadarbību. Nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā 2011. gadā pirmo reizi Latvijā izsludināja konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010, un par uzvarētāju kategorijā Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2010 tika atzīta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jelgavā, Helmaņa ielā 3. Namus vērtēja komisija, kurā darbojās pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem, asociācijām un aģentūrām. Šogad konkursā Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2011 piedalās vēl viena SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde renovētā māja – daudzdzīvokļu māja Raiņa ielā 3. Līdzīgi kā pagājušo gadu ēkas vērtēs kompetenta un neatkarīga žūrija. Jāgaida rezultāti. Jelgavas autobusu parks
kas šodien ir izvēlējies īpašu transporta līdzekli. Jelgavas autobusu parks bija svētkiem saposies ne tikai gājienā. Visu svētku nedēļu pa ielām brauca autobusi ar Jelgavas karodziņiem. Jelgavas logo ļoti labi izskatās uz tepat Jelgavā ar ražotajiem jaunajiem Amoplanta autobusiem. Jelgavas autobusu parks lepojās, ka tieši viņi ir tie, kas pirmie varēja izmantot komfortablo transportu, un nu jau par to ir pārliecinājušies pat skeptiķi. Šajā gadā ērtāk ir kļūst arī satiksme uz galvaspilsētu jaunajos mikroautobusos. Pēc gājiena svinīgajā pieņemšanā pie pilsētas mēra Andra Rāviņa tika pasniegti Jelgavas pilsētas apbalvojumi. Gods kalpot Jelgavai, gods kalpot Latvijai. Augstāko pilsētas apbalvojumu goda zīmi par sabiedrisko aktivitāti Andris Rāviņš pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķei un Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomikas fakultātes profesorei Baibai Rivžai. Bet pilsētas apbalvojumu goda raksts saņēma Tautas lietišķās mākslas studijas Dardedze vadītāja Ingrīda Ozolniece par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu tautas mākslas attīstībā. Otrs goda raksts Līgai Skudrai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesorei par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu pārtikas tehnoloģijas nozarē. Jelgavas amatniecības vidusskolas sporta skolotājam Imantam Šileram goda raksts piešķirts par ieguldījumu sporta dzīves attīstībā. Goda raksts arī Aleksandram Knoham, boksa trenerim par ieguldījumu sporta dzīves attīstībā, bet valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa kārtības policijas vecākajam inspektoram Aivaram Freibergam godraksts tika pasniegts par augstu profesionālo meistarību pildot dienesta pienākumus. Svētkos Drikses ielā un tirdzniecības centrā Pasāža darbojās arī Zemgales koka darbnīca. Bērniem un jauniešiem, aktīvākajiem jelgavniekiem, Parkājas kultūras nama sporta servisa centrs bija sarūpējis iespēju iepazīties ar futbolu, lakrosu, beisbolu un hokeju, kā arī izmēģināt šo spēļu elementus, bet pie pils notikās Jelgavas jahtu kluba sezonas ķīļjahtām un mikro kreiserjahtām atklāšana. Nebijušas un ļoti emocionālas izjūtas bija baudāmas atrodoties pretī Jelgavas pilī jātnieku sporta sacensības iejādē, kur notika dažādi paraugdemonstrējumi mūzikas pavadībā. Šis nebijušais pasākums pļavā pulcēja vairākus simtus līdzjutēju un arī citus interesantus, kuri ar prieku un sajūsmu noraudzījās sagatavotajos priekšnesumos. Varbūt tas liks organizatoriem domāt par jaunas tradīcijas iedibināšanu pilsētas svētkos. Uz lielo balvu pretendēja divas jātnieces lietuviete un pašmāju Latvijas Lauksaimniecības universitātes zirgkopības mācību centra mušķi pasniedzēja Kristīne Rozīte ar zirgu brodoru. Un tieši jelgavniece izcīnīja uzvaru šajā disciplīnā. Koncerti un pasākumi bija visiem vecumiem un visām gaumēm. Pilsētas sauklis "Mēs mīlam Jelgavu" varbūt ne tikai izteikts izdziedāts, bet arī izdejots. Un tas notikās tautas deju kolektīvu lieluzvedumā Mīlestības vēstules Jelgavai. Turpinot pērn iesākto tradīciju, šis ir otrais deju uzvedums šajā stadionā, kurā šoreiz apvienojās ap 1000 dejotāju, bet to noskatījās vismaz 1500 skatītāju. Ovācijas apliecināja, ka Zemgales olimpiskais centrs ir ļoti piemērots ne tikai sporta pasākumiem un sacensībām, bet ir lieliska vieta koncertiem, mūziķu un dejotāju salidojumiem. Jelgava var sarīkot savus dziesmu un deju svētkus, un visi labprāt gribētu ko tādu redzēt arī nākamgad.
Visādā ziņā skaidrs ir viens – pilsētas svētki bija izdevušies, un arī svētku ziņā var droši teikt – Jelgava pilsēta izaugsmei.